24. marta rīts iesākās ar sliktām ziņām. Bez vēsts pazudis Roberts Miksons. Pēdējo reizi Roberts redzēts ap 5:00 naktsklubā Latvijas pirmā rokkafejnīca. Diemžēl 26. martā 92. gadā dzimušais Roberts Miksons tika izcelts no Daugavas un kļuva skaidrs, ka viņš ir gājis bojā. Roberts bija spēcīgs vīrietis, precējies, 2 bērnu tēvs. Viņš ļoti pietrūks ģimenei, tuviniekiem, draugiem un arī regbija klubam Livonija. Šī gadījumā tā pirmā sajūta daudziem bija, ka tā situācija atrisināsies, ka viņš atradīsies, ka viņš kaut kur ir pie draugiem, ka tas nav iespējams, vienkārši, ka tā nevar būt. Tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas ir pa īstam, skumjas mijās ar tādu šoku un neticību vēl vien, ka tas ir noticis. Un tad tā nākamā sajūta, kas nāk, ir tā, ka kas ir tālāk. Dzīve turpinās, darbi turpinās, klubam ir savi mērķi, savi plāni, spēles, treniņi. Kā turpināt pēc tāda zaudējuma? Un tu esi uz tādas pauzes. Man bija tāds silts moments ar viņu, kur pēc spēles jau bija tur 3. puslaiks, kā jau vienmēr. Tad, protams, ka mēs tur dažus saliņus izdarām, un tad kaut kā mēs tur ar viņu vienkārši apsēžamies, un, man liekas, 2 stundas vienkārši pēc kārtas, bez pārtraukumiem, vienkārši norunājam par ģimeni, par sievām, par visu kaut ko. Tā kā virsšīgs tāds dialogs, un ļoti man tādas siltas foršas atmiņas par to. Un viņš bija ne tikai tur pozitīvs jociņš un tā tālāk, bet bija arī ļoti tāds sakarīgs un bija virsšīgs un vienmēr rūpējas par savu ģimeni. Un jā, ļoti tagad, man trūkst viņu, tā kā. Un vēl joprojām, tā kā, jūtu, ka viņš nav arī treniņos. Notiek kaut kas pilnīgi neaptverams, bet tāpat laikā dzīve turpinās un tā vai citādi mēs esam spiesti nopurināties, iztaisnot muguru un iet tālāk. Roberts pavadīja diezgan daudz laika, jo mēs dzīvojām praktiski kaimiņos. Līdz ar to sanāca tā, ka viņš mani vedāja uz treniņiem ik pa laikam. Un, viņš bija tāds cilvēks, kurš vienmēr tevi uzmudina, kuram nekad nav jāmeklē pēc vārda, kurš vienmēr zina, ko pateikt. Teikšu tā, viņš ļoti rūpēja komandas biedri, cilvēki sev apkārt. Viņš vienmēr bija jautrs, pozitīvs un viņš radīja sev tādu vidi apkārt, kur ir patīkami uzturēties. Roberts Miksons manā atmiņā vienmēr paliks kā smaidīgs, ārpus laukuma, draudzīgs, izpalīdzīgs čalis. Vienmēr pirms spēles sanāca garāk ar viņu aprunāties. Kad Robertu uzlaidām laukumā, vienalga, vai tas bija treniņš vai sacensības, viņš laukumā atstāja sevi visu. Tur bija pašaizliedzīgs, drosmīgs čalis. Varbūt kādreiz pa daudz kādam komandas biedram ko teica, bet pilns cīņas par vienmēr bija gatavs cīnīties līdz pēdējai sekundei. Tādu es atceros Robu. Uz Robertu varēja paļauties, tāpēc, ka viņš, ja viņš pateica, viņš izdarīja. Pat ja viņš kādreiz neatnāca uz kādu treniņu, nākamajos viņš to atstrādāja. Vienmēr bija klātesošs, un pat ja viņš nebija treniņā, viņš prasīja grupai, ko mēs esam darījuši, un plānus vienmēr izdarīja. Tāpēc es domāju, pārējie zināja, ka ja viņš ir atnācis, viņš izdarīs līdz galam. Galvenais pienesums visticamāk ir tas, ka Roberts bija viens no tiem. Es vienmēr saucu tos puišus, kas bija sportiski labi sagatavoti, es vienmēr viņus saucu par tādu kā kaujas vienību mūsu klubā. Un Roberts bija viens no tiem 12-14 čaļiem, kuri vienmēr bija top formā, kuri vienmēr bija ļoti jaudīgi. Un,
cīnījās ar pilnu šusu un pilnu jaudu. Jā. Es domāju, ka tas laikam arī bija tas viens no galvenajiem Roberta pienesumiem. Viņš bija sportiski fiziski ļoti spēcīgs, ļoti rūpējās par savu fizisko formu, un tas attiecīgi projicējās arī laukumā. Viņš bija ļoti pašaizliedzīgs, viņš nekad nebaidījās, viņam vienmēr bija cīņas par iet uz priekšu, un nekad nebija tāda sajūta, ka viņš kaut ko neizdarīs savu spēju robežās līdz galam. Vienmēr varēja paļauties, ka viņš cīnīsies, un aiz viņa muguras vienmēr bija droši spēlēt. Jo galvenais regbijā ir nebaidīties. Roberts vienmēr bija tāds spēlētājs, kurš nesaudzēja sevi, nesaudzēja pretinieku un darīja visu, lai komandai būtu rezultāts un komanda sasniegtu to, ko viņi gribēja tajā spēlē. Respektīvi, Roberts nekad nebaidījās no kontaktu un darīja to, kas viņam bija jādara laukumā. Mēs bijām Skotijā turnīrā. Es domāju, tas bija gads kāds 16. varbūt 17. Un 2 dienas no vietas mēs spēlējām regbija 7 sacensībās. Un mēs uzstājām uz tā, lai puiši nelieto nekādu alkoholu, pat tāliņu starp turnīru dienām. Un tā tapa tāds viens leģendārs video, kurā puiši pilnīgi skaidrā prātā, būdami sportisti un sekojot, protams, arī citiem sporta veidiem, uzfilmēja video, kurā Kristaps Bērziņš atradās gultā un tēloja bobsleja pilotu, un apkārt gultai stāvošie Vigo Valdovs, Reinis Pepa un Robis Miksons stūma bobu pa viesnīcas numuru, atcēlodami Latvijas bobsleja komandai. Imitējām bobsleja tur stumšanu tieši ar gultu un tā tālāk. Jā, tas bija tāds diezgan smieklīgs stāsts. Mēs ar Robiju salīdzinoši daudz laika pavadījām, ne tikai sezonas laikā, kad kluba treniņi, kad izlases kaut kāda izbraukumi, bet arī starpsezonā, jo ziemas laikā bieži gājam kopā uz svaru zāli, un tāpēc arī tā kā sanāca ar viņu tā kā vairāk pavadīt laiku. Un arī kopā ar sievu gājām pie viņa uz darba vietu, kur viņš mums cienāja ar vīnu. Un viņš tāds cilvēks ļoti bija pozitīvs. Un, nezinu, par šo visu laiku nekad neatceros viņu sliktā garstāvoklī. Viņš arī dalās ar to pozitīvo. Kad viņš tur atnāk uz treniņiem, visu laiku kaut ko smaida, visu laiku kaut kādi jociņi bija. Un, tādu es viņu arī atcerēšos. Kā pozitīvu, kā strādājošu cilvēku. Roberts kā cilvēks vienmēr bija atvērts sarunai, varēja parunāt par jebkuru tēmu ar Robertu. Protams, mūsu visu regbijā vieno arī humors. Roberts bija ļoti draudzīgs humors, bija Roberta jājam dzirdziņš un, respektīvi, Roberts kā cilvēks bija gaišs. Mērķtiecības sauktu noteikti kā pirmo, bet viņš mums puisis asprātīgs bija. Līdz ar to visi pārējie viņu par to vien cienīja, ka viņam bija savi vārdi sakāmi katrā situācijā un katram no mums. Tā ka tas vien, es domāju, ka to komandas garu uzturēja dzīvi vienmēr. Viņš bija komandas biedrs uzmundrinātājs. Pepiņ, kur tu esi? Kur tu esi? Es tev gaidu. Tu būsi treniņā? Gaidu, dai. Pepiņ, kur tu esi? Dēļ, tev rast nav pakaļ šeit. Nevienmēr uzmundrināšana asociējās ar pozitīvām lietām, vēl jau vairāk, ja tu nokļūsti zaudētāju lomā. Bet pat tagad pēc šī dikti nelaba atgadījuma, pārskatot kaut kādas spēles,
var dzirdēt regulāri balsi, spēlēs reāli var dzirdēt balsi, kur Robis ļoti skaļi pēc pretnieka gūtiem piezemējumiem, pēc epizodēm, arī mūsu veiksmīgām epizodēm, diezgan skaļi nobļojās un uzmundrina komandu turpināt spēli un neatslābt. Es domāju, ka laukumā viņš bija viens no tiem motivatoriem, kas tik ļoti nepieciešami īstenībā katrā komandā. Viņš bija ļoti draudzīgs, kaut gan mūsu tas sākuma iepazīšanās varbūt nebija tā pati draudzīgākā, jo es atceros, ka mums bija, ja nemaldos, viens fināls kaut kādā tur 2013. gadā vai 14. gadā, kur spēlēja Ovāls, kur spēlēja tieši Miksons, viņš spēlēja pa centru, un es spēlēju pret viņu, un tad viņš tur ļoti draudīgi, man tur visu laiku tur bakstīja, rādīja, tur viss tev ir beigas, tūlīt es tev uzklupšu virsū un tā tālāk. Bet tad, kad viņš jau nonāca Livonijas rindās, tad attiecīgi to viņu iepazina tuvāk, un viņš diezgan tāds komunikabls, elastīgs un ļoti labsirdīgs. Kad viņš nebija tāds, kurš viņam patika arī daudz parunāt un pastrīdēties ar komandas biedriem, bet tādā ziņā viņam tieši regbija ziņā viņam labā īpašība bija tāda, ka viņš tiešām uzslavēja cilvēkus, bija diezgan skaļš uz laukuma, bija viens no līderiem. Asprātība. Viņam nebija jāmeklē kabatā pēc vārda. Tas viņu vienmēr, es pieļauju, ka tas viņu iegrūda pāris neveiklās situācijās un bieži vien arī izvilka no viņām. Katrs puisis, kas sporta akadēmijā mācās, pavisam noteikti ir jārēķinās ar to, ka tiem puišiem ir pietiekoši laba fiziskā sagatavotība. Regbijs Latvijā ir amatieru sporta veids, un ņemot vērā to, ka laukumā katrā komandā ir dažāda izmēra cilvēciņi vai sportisti, tad ne visi vienmēr ir sportisti ar lielo burtu. Ja? Daudz ir fiskultūrieši, daudziem tas ir tāds hobijs, pat nevis tā, ka tur ir ritīgs sporta veids. Robis attiecās tā pietiekoši nopietni, un ņemot vērā to, ka Roberts tiešām bija sportists, tad viņš arī pirmām kārtām ļoti nopietni centās uzturēt sevi ziemā. Bija izveidotas speciālas grupas, kur viņš ar čaļiem kopā trenēja muskuļu masu. Ja? Trenējās un uzzina savu fizisko sagatavotību, kā arī pēc tam centās pietiekoši bieži apmeklēt arī kluba treniņus ar bumbu. Bija Covid laiks, visas zāles bija ciet, un mēs, lai sagatavotos sezonai, ziemā sākām trenēties ārā -10 grādos, dažreiz varbūt vēl vairāk, un Roberts bija viens no tiem, kas vienmēr mudināja. Mums ir jāiet, mums ir jādara, lai kāds tur tas laiks ārā, un viņš palīdzēja sabest visādus tur svarus, tieņus, ekipējumu, un nogādāt viņus mūsu treniņu vietā Grīziņkalnā, kur mēs ar grupu trenējāmies, un viņš bija gatavs strādāt, lai, es nezinu, vai strādāt, bet vienkārši, lai būtu tā kopības, grupas sajūta, komandas, un viņam vienkārši patika pavadīt laiku ar savu komandu. Ziemā bija situācijas, kad viss bija ciet, un Roberts pieteicās vest inventāru uz mūsu treniņiem labprātīgi un bez jebkādas atlīdzības pēc sava darba laika. Un tas motivēja pārējos nākt uz treniņiem. Viņi vienmēr bija klāt, jo zināja, ka kāds tērē savu laiku, lai to inventāru atgādātu un pēc tam vēl pēc treniņiem aizgādātu mājās. Līdz ar to pārējie pavilkās uz treniņiem uz to vien, kad Roberts atveda, izkrāmēja, savācām un aizveda. Un inventārs vienmēr bija, čaļi strādāja, dāmas arī, starp citu. Viņš spēlēja svarīgā pozīcijā, kā trešā līnija, kā piekabe. Un es jau diezgan ilgi spēlēju tieši pa centru, pa 12. Un man bija tāds, hei, jums ir trešā līnija, tieši Miksonam pārējiem jābūt diezgan ātri ārā. Lai būtu tā drošības sajūta, kad tev nāk tur lielais vīrs no sāna, kurš to pieseks bišķiņi, ja gadījumā tur sanāk sūdi. Attiecīgi Miksona gadījumā, jā, viņš bija atlētisks un viņam patika strādāt. Man liekas, ka viņam ļoti patika arī tieši aizsardzībā spēlēt, tāpēc, jā.
Es teiktu tā, ka bija drošības sajūta, vismaz no manas skatu punkta. Roberts vienmēr mums ir teicis, ka katram kārtīgam vecim ar kaut ko ir jānodarbojās, un ja viņš ar to nodarbojas, tad 100%. Un šis bija viņa sporta veids, ko viņš pats bija izvēlējies, un viņš darīja uz 100. Vienmēr ar Robertu spēlēt kopā, tā sajūta bija, ka, jā, Roberts ir šeit, vienmēr viņš nesaudzēja sevi, nesaudzēja pretinieku, tvērienos ņēma un nežēloja ne sevi, ne pretinieku. Un vienmēr bija tāds troksnis, ka Roberts paņem tvērienu, tad ir tāds skarbs bļāviens, tāds ķērciens, un tu zini, ka Roberts ir paņēmis un nepalaidis garām savu spēlētāju. Tas tāds palika atmiņā par Robertu. Ņemot vērā, ka viņš pa dzīvi vispār bija, kuram patika tiešām strādāt, pelnīt naudu, tur skriet kaut kur apkārt un kaut ko darīt, tad attiecīgi arī tas regbijā izpaudās. Jo nepavelti viņš spēlēja vienā no tādām, es teiktu, grūtākajām pozīcijām, kas ir trešā līnija, kur tev principā ir jābūt visur, tev ir jābūt labai fiziskai sagatavotībai, plus vēl tev ir jābūt arī lielam, ātram, izturīgam, un tev ir arī jāsaprot, ko tu dari. Tāpēc viņa gadījumā viņš diezgan strādīgs bija. Jā. Es varētu mācīties no viņa spēju nekonfliktēt ar cilvēkiem. Tas bija cilvēks, kurš nebija konfliktējošs. Tas ir tā unikāla laba īpašība, man liekas, konkrēti Robertam. Es neatminos, ka viņš vispār ar kādu, jebkādu būtu kādreiz sakasījies. Jā, laukumā viss kaut kas gadās un treniņos karstumā, bet, ja paskatās un pavēro Roberta komunikāciju ne tikai ar komandas biedriem, bet arī ar citiem klubu spēlētājiem, es domāju, tas bija, tā ir viena no tādām interesantākajām un foršajām īpašībām, ka Roberts, viņš nebija konfliktējošs. Tad netirgo. Jā, nav sotaks netirgo. Labai! Super! Jautrs, strādīgs, tur ģimene ļoti mīlēja, ļoti daudz ko stāstīja, ka mēs tur, runājām divatā, attiecīgi, ļoti pieminēja. Es domāju, ka Roberts bija labs regbija spēlētājs pirmām kārtām, jo paša atdeve laukumā, otrām kārtām pirms sezonas sagatavošanās posmā Roberts vienmēr strādājis ar sevi, strādāja ar komandu un darīja to pēc labākās sirdsapziņas un pēc iespējām. Un trešā es varētu nosaukt, ka Roberts vienmēr bija tas, kas ir atbalstā. Vienmēr bija blakus un bija gatavs iesaistīties jebkurā divcīņā uz laukuma un vienmēr būt ar komandu. Es domāju, Roberts bija tik labs regbijā tīri dēļ pašaizliecības, dēļ tādas milzīgas vēlmes sevi pierādīt un arī cīnīties par saviem komandas biedriem, jo viņai bija tāds milzīgs spīts, es gribētu teikt. Ja man ir kaut kādas problēmas, varbūt cenšos izdomāt, kā gudrāk tu pretinieku apstākļu kaut tādu, tad Roberts bija tiešām cīnītājs un viņam nekad nebija jautājumi, kā ko izdarīt, bet viņš gāja ar pilnu spēku un atdeva uz priekšu. Ļoti neatlaidīgs. Turies, Robi, turies līdz galam! Viss šī situācija, viss šī nelaime, viss šī traģēdija priekš manis personīgi pa īstam parādīja, ko nozīmē Livonija ģimene. Un es negribu teikt, ka agrāk tas bija varbūt kaut kāds tāds tukšs mārketinga sauklis, ko mēs izmantojām kaut kādos izdevīgos brīžos, bet šis notikums pa īstam saliedēja un vienoja komandu, un cilvēki atsaucās un iesaistījās meklēšanā un palīdzībā.
Un pat es saņēmu tik daudz atbalstošus vārdus, un es zinu arī, ka arī Miksona ģimene saņēma ļoti daudz gan finansiāli, gan fiziska, gan morāli atbalsta. Un tas parādīja, ka grūtos brīžos sabiedrība un šī gadījumā mūsu klubs var savienoties, var apvienoties, var iet kopīga mērķa virzienā. Un no vienas puses tik ļoti traģisks notikums, un no otras puses sajūta, kad mēs tiešām esam ģimene un ka grūtā brīdī cilvēki atsauksies un palīdzēs.